mēs zemes iedzīvotājus varam iedalīt pēc to, var teikt, prāta spējām vai viņu apziņas, cik viņi tiecas sevi realizēt, pilnveidot savā dzīvē. Un patiesībā tā statistika ir diezgan, pat nezinu, kā lai nosauc, graujoša, negraujoša. 80% no visiem zemes iedzīvotājiem ir patērētāji. Tie ir cilvēki, kuri dzīvo galvenokārt no emocijām. Viņi neprot pārvaldīt īsti savas emocijas, viņi pat nesaprot, kādas emocijas viņi izjūt katrā brīdī. Tie ir cilvēki, kas dzīvo no vēlmes, domas, es gribu, un tie cilvēki ir tie, kas kritizē, kur ir neapmierināti, un viņi dzīvo, var teikt, tikai priekš sevis. 13% no pārējiem iedzīvotājiem ir tie, kuriem ir analītiskais prāts, un viņi ir tie, kas tiecas saprast, kā es varu gūt dzīvē panākumus. Un viņi ir tie, kas rada produktus, viņi ir tie, kas rada pakalpojumus, un viņi ir tie, kas, var teikt, jau vairāk nodrošina šo savu veiksmes formulu, kas tiecās mazliet uz augstāku līmeni, uz augstāku dzīves līmeni. Tālāk 2% ir tie, kuriem ir kreatīvs prāts, radošie cilvēki, talantīgie cilvēki, kuri tiecas visādā mērā realizēt sevi un panākt kaut kādas augstākas virsotnes, un tajā pašā laikā tie ir tie, kas tiecas citiem parādīt metodes, kā var sasniegt un izmainīt savu dzīvi. Un atlikušie 5%, kur ir 3% gudrie cilvēki un 2% ir laimīgie cilvēki.